jo uztvert adekvātu realitāti, novērtēt, kādi reālie spēki, kas ietekmē, kādas ir mūsu vai manas kā sabiedriskās domas mūsu Latvijas ģimenei, kāds ir reālais stāvoklis, reālie spēka samēri, novērtēt, kas notiek Latvijā, kas notiek pasaulē. Ļoti labs nosaukums tam raidījumam. Tikai problēma tā, ka ja novērtē tagad 4 gadus, jau 5, kas notiek Latvijā, katra doma pa priekšu iziet cauri faktu kaut kādiem čekriem, kas tur novērtē, vai tā ir pareiza doma vai nepareiza. Vai tur ir, neviena jauna doma nevar būt šādā vērtēšanas sistēmā pareiza. Tāpēc, ka pareizi tas ir tas viņu izpratnē, ko jau ir pateicis prezidents vai kas Wikipēdijā ierakstīts, tas ir pareizi. Bet ja kāds cilvēks izsaka kādu jaunu domu šodien, jaunas samērs pasaulē, ASV ir atgriezušies pie cilvēku tiesību prioritātes, pie suverēno valstu paši lemšanas tiesībām. Un pēdējo 4 gadu šīs globālais apvienotā konsolidētā pasaule ap ANO, ap Pasaules veselības organizācija, Pasaules banku, viņu plānus realizēt visai pasaulē, visām valstīm piespiedu kārtā kā vienīgā patiesība. Tas ir šobrīd priebremzēts ASV, un tā ir neapšaubām stiprākā šobrīd ne tikai finansiāli, militāri, bet arī morāli valsts, kurā ļoti daudz turīgi cilvēku. Latvijā izdevās visus. Ja būtu šeit mūsu tas ārzemju vadītājs 4 gadus būtu pateicis, ka vīrus nav tikai uz zemes 3 centimetros, un ir visiem tajā zonā jāatrodās. Es varu garantēt, ka visi latvieši rāpot uz ceļiem, uzpurnī, ka tur nav vīrus. Un kurš to pateikts? Tu kaut kāds Uga Dumpis un Trajanskis 2 pasaka, ka nav, ka tikai tur ir vīrus, un valdība izsludina, policija ar nūjiņām piebrauc, visi, kas staigā kājās, daudz nūjiņām. Cilvēki ļoti ātri pieņemtu, ka jārāpo, un tur deputāti, viņi var tomēr staigāt, vai policisti, vai visi, viņiem ir tur kaut kāda speciāli imunizēta, bet tiem parastiem cilvēkiem visiem ir jārāpo. 100 punktu rāpot, 100 punktu, bet ne Amerikā. Tur ir ļoti daudz turīgi cilvēku, un galvenais tur ir ieroči. Visi Amerika pilsoņi ir apbruņoti, katram ir ierocis. Un tad viņam likt rāpot, vai nesāt uzpurnu, vai sēdēt, ir diezgan grūti. Un kaut kādām vēl tautām, kas tur gruzīņi dzīvo kalnos vai afgāņi, viņi, kā atbrauc viens tāds ārzemnieks, VF fórumā apmācīts un saka, es jūs tagad visi špricēšu vai visiem jums jārāpo, viņi to tipu uzreiz kaut kur norok un caur un dzīvo savās tradīcijās un ar savu galvu. Bet Latvija ir tā idresēta kopš visiem šitiem Hitlera Staļina laikiem izsūtījumiem, ka cilvēki dzīvot pilnīgi mierīgi var tajā iedomu pasaulē, ko viņiem LTV panorāma iestāst, un ka tagad tā kā karos pret ASV, ka tur ir viena, viņi dzīvo citā pasaulē, un Latvija tagad dzīvos vēl joprojām tajā Kariņa kungu un Levita kungu visu šo tagad VF fórumā kolosālo ekscelenču uzbūvētā pa 4 gadu pasaulē. Te ir, protams, dilemma, ka varbūt, ka visi tā pārējā pasaule un tie dzīvo kaut kādā šizofrēniskā iedomu realitāti tieši šiem te pungiem un Latvijas panorāmai. Bet varbūt tomēr otrādāk. Te ir katram tāpēc jāizlemj. Bet galvenais, kas to šīs divas pasaules nodala, tā ir attieksme pret realitāti. Un es, piemēram, kur es teicu, kaut kur nonācis pastaigājoties, cik smuksti uzbūvēts tas jaunais bijušais Uzvaras parks, bērni visādi sportisti slēpo.
vai kolosāli. Tomēr Latvijā viss māk iekopt, māk strādāt, tikai dzīvo tādā iedomu pasaulē. Un tad, ko es gribēju precizēt, kur ir tās manā izpratnē galvenā atšķirība? Kāpēc ir tā divas pilnīgi nesavienojamas tādas paradigmas par realitātes izpratni? Es, piemēram, uzskatu, ka arī tie banku sistēmas izveidotāji kaut kad teica, ka pats tas Rothschildu galva, kurš sāk veidot centrbankas neatkarīgi no valstīm un aizdot valstu karaļiem un tautām, un visi to, ka nauda ir privāta un pieder šai ģimenei privāta personām, tas to pieņēma. Viņš teica, ka to veco, ko visi jau būs dzirdējuši, ka viņam ir vienalga, ko tur ievēlēs uz 4 gadi kaut kādas prezidentas vai parlamentu. Ja viņam ir rokā naudas sistēma, viņš pārvaldīs pasauli. Es tā arī ticu šiem cilvēkiem, ka tā arī ir, jo es par viņiem lasīju, tie ir ģeniāli, tālredzīgi un ļoti izglītoti un ļoti gudri pārvalda to pasauli. Bet kāpēc manā izpratnē Latvijas sabiedrība ir šizofrēniskā realitāte nespējīga uztvert? Jo par šo faktu, kas vispār ir, kāpēc naudas sistēma nav tā, kā bija treknos gados, ka Repša bija Latvijas bankas vadītājs, Latvijai bija savu valūta, un viņš tur cik vajag emitēja, vai visu laiku turēja vēl Kalvīšu valdību 2 miljardu plusā, un nebija nekādu parādu, un arī Latvijas valūta bija vispār spēcīgākā pasaulē, visdārgākā. Šobrīd, ja mums vairs nav vienīgā iespēja katru gadu 2 miljardu aizņemties, lai uzturētu valsts aparātu, ierēdniecību un to visu slāni, tad cilvēki Latvijā starpniecībā caur prezidentu, premjeru un pēc tam saimu un ministru padomu un tālāk uz leju varas piramīdu, visa tiek apmaksāta no šiem cilvēkiem. Un, ja kāds man grib iegalvot, ka, ja tu esi kādam parādā, tas it neko nenozīmē. Tā nav. Pat, ja tu esi 100 parādā, nevis 20 miljardus, tas ir 20 tūkstoši miljoni. Var iedomāties, kādas summas, it kā miljonārs jau ir ievērojams cilvēks, bet 20 000 miljoni parādā vienam kaut kādam personīgam onkulim. Tur Švāba un Soros un visu viņu radniecīgās saites un ir šiem cilvēkam parādā. Ja es būtu vienam parādā draugam, tur 10 eiro, viņš man arī visu laiku atgādināt, kad tad tu atdos parādu? Un ja nav, tad palīdz man te pārnest mēbeles vai vēl kaut ko, tu man esi tā kā parādnieks. Un iedomājies, aizbrauc kaut kāds uz 4 gadu ievēlēts tur Slakteris vai es nezinu, kas mums tur aizbrauc, Guntis Ulmanis, un tur pretī stāv cilvēks, kam Latvija tagad arī parādā tur 20 000 miljonu. Un tas saka, jums ir jāievieš pandēmija. Varbūt bišķiņ tas neatbilst un tā, vai jums ir jāuzsāk tur kara otrā fronte vai vēl kaut kas. Ko tas var pret tādu harizmātisku iebilst, tik neko. Un dabīgi, ka pat bez uzpirkšanas tas cilvēks atbrauc no VF fóruma vai no tikšanās spārnots, ka viņš pašiem šiem pasaules virspārvaldniekiem viņš spied roku un viņu sēdēja blakus un viņu pieņēma pieņemšanā mājās un uzslavēja, teica, tu jau tur Gunti vai kas tur Dombrovski, tu jau esi foršas čalis mūsējais, kas saka, jā, un tagad jāievieš jaunais transhumanisms, un viņš atbrauc spārnots mājās, ka jā, mēs Latvija visu to izdarīsim, un es panākšu, bet sadurās tās divas realitātes. Viņš tad dzīvo kopā ar tiem saviem
triljonāriem vienā realitāte, bet otra realitāte, kā piespiest uzpirkt viedokļu līderis, televīziju, pakļaut, ka viņi būs tiešā premjerministra finansējumā un nepaklausīgos atlaist un tā tālāk. Tur bija jāpaveic 4 gados liels darbs. Un vienotības koalīcija īstenībā jau kopš tagad jau 15 gadus pilnībā pārvalda un to pēdējo totalitāro izrāvienu apvērsumu tikai kopš 20. gada veids. Tāpēc, kamēr nebūs tā atkal atjaunots plurālisms, ka pat es varu šādas kaut kādas savu redzējumu izpaust, un ja kāds grib, tad viņš var paaicināt man uz diskusiju, var pamācīt, pateikt, ka nē, tā nav, tu kļūdies, naudai nav nekāda vērtība sistēma, nav tik svarīgi. Galvenais ir, ko tur televīzija saka, vai galvenais ir tur armijas spēki, vai ekonomika, vai tā tālāk. Lai man kāds pierāda, bet ļauj par šo padiskutēt, kāpēc tā visas valstis un Amerika pa 3-5 triljoni, tas ir nevis tā kā Latvija miljardi, bet triljoni, tas ir tūkstošiem miljardi parādā. Nu, un pierādiet man, ka ir pareizi, ka pasauli tā ir uzbūvēta, ka kaut kādi daži onkuļiem parādā visas valstis un strādā viņu programmas izpildot, jo viņi to naudu aizdod pretī, paprasot izpildot Stambulas konvenciju, Pasaules veselības organizācijas paktu un tā tālāk.